Lai veicinātu patvērumu meklētāju un vietējās sabiedrības mijiedarbību, Ropežu novada pašvaldība sadarbībā ar Elverum pašvaldību, kas atrodas Norvēģijā, 2021. gada oktobrī īstenoja vērienīgu projektu, kur iesaistījās 5000 dalībnieku. Projekta laikā tika rekonstruēts sporta laukums Muceniekos, gūtas zināšanas un pārņemta labā prakse no Norvēģijas, noorganizēta 17 veselības veicināšanas, sporta un kultūras pasākumi, kā arī izdota labās prakses rokas grāmata patvērumu meklētāju integrācijai vietējā kopienā. Integrācijas jautājumi Ropežu pašvaldībā tiek tā kā aktualizēti pirmo reizi. Un iespējams, ka integrācijas jautājumus mēs esam pacēluši tādā ne tikai valsts, bet arī Eiropas līmenī. Īstenotais projekts ir ļoti nozīmīgs, jo mēs ikdienā novērojam, ka pirmkārt šai mērķgrupai, patvērumu meklētājiem, ir jādomā par to, kā veicināt viņu sapratni un izpratni par to, kas ir Latvijas kā valsts, kāda notiek šeit ikdienas dzīve šeit un kas ir tie cilvēki kā vietējā sabiedrība, kas dzīvo Latvijā. Un šis projekts tad apvienoja visas šīs puses. Viena no vērtīgākajām projekta īstenotajām aktivitātēm bija pieredzes brauciens uz Norvēģiju, kur projekta dalībnieki viesojās 2 reizes, savukārt Norvēģijas pašvaldības pārstāvi pat 5 reizes Latvijā. Novērots arī valstu atšķirības integrācijas jautājumos. This is an asylum reception building and plant, and most of the people they like to go to other countries afterwards. In Elverum and in Norway, the people that we are dealing with, they have got their asylum, they have got their paper, we have to integrate them. And therefore the municipality get money from the state to take care of them in 3 years. Noteikti ir jāmeklē vēl daudz un dažādi jauni veidi, kā šos integrācijas procesus stiprināt un kā to darīt arī lokāli vietēji kopienās, atrodot tos veidus, kā dažādas vietējās sabiedrības, kādos pulcēšanās vietās, bibliotekās, vietējās kādās, piemēram, pašvaldības, kādās reģionālajās kopienās, meklēt tos sadarbības punktus, kur cilvēki jau kopā dzīvo, bet kas ir tas, ko viņi kopā var darīt. Un viena no aktivitātēm ir futbols. Projekta laikā futbola klubam Valor ikdienas treniņos pievienojās arī patvērumu meklētāji, un Ropežu novadā tika organizēti kopīgi mači. Futbols, kā jau arī šodien daudz izskanēja, tiešām ir ļoti labs rīks integrācijai, jo neskatoties to, ka varbūt pastāv kaut kāda valodas barjera, sports ir iespējams bez valodas. Vairāk par projekta laikā īstenotajām aktivitātēm var iepazīties rokas grāmatā patvērumu meklētāju integrācijai vietējo kopienā, kas būs izziņas avots tiem, kuri nodarbojas ar pasākumu organizēšanu vai ir ieinteresēti integrācijas jautājumos.